Hey, you know what we're talking about today? In this video, we're talking about love. Let's go. Vai tu mācies latviešu valodu? Un tev ir kāds tuvs cilvēks, kurš māk jau latviešu valodu? Tad tev noteikti gribās pateikt kaut ko romantisku un skaistu un patīkamu viņam, vai ne? Tāpēc šodien es tev parādīšu veidus un frāzes, kuras tu vari ielikt ikdienā, vai pateikt savam mīļotajam cilvēkam. Un sāksim mēs ar mīļvārdiņiem. Mīļvārdiņiem. Mīļais, mīļā, dārgais, dārgā, sirsniņ, mīlīt, saulīt, zaķītis, locītis, dūjiņa, eņģelītis, saldumiņš, sirsniņa, mana otrā pusīte. Ir ko izvēlēties, vai ne? Jā, mums patīk lietot cilvēku vārdus. Zaķīts, lacīts, kaķīts, dūjiņa. Neprasiet man, kāpēc, bet tie tiešām ir skaisti vārdi. Tāpatās parastāki vārdi mums ir mīļais, mīļumiņ, mīļā, sirsniņ, sauli, arī jauki vārdi. Bet nu ko? Kad tu zini, kā nosaukt savu dārgo, tad mēs ejam tālāk uz frāzēm. Protams, pirmā frāze, kas ienāk prātā, ir es tevi mīlu. I love you, right? Es tevi mīlu. Man tu esi viss. Es ilgojos pēc tevis. Tu esi mans sapnis. Es gribu būt kopā ar tevi. Tu esi mana sirsniņa. Tu padari manu dzīvi skaistāku, košāku, krāsaināku. Man ir tik labi ar tevi. Tu esi mans sapņa piepildījums. Es nevaru iedomāties dzīvi bez tevis. Tu esi mana laimīte. Es jūtos droši, kad esmu blakus tev. Katru dienu es iemīlos tevī no jauna. Kad tu smaidi, mana sirds dzied. Tu esi mana zvaigzne naktī un saule dienā. Vai tas nav skaisti? Un, protams, tādas ikdienišķīgākas ikdienas mīļuma izpausmes. Piemēram, kā tev šodien klājas, mīļais? Un mīļā, es domāju par tevi visu dienu. Paldies, ka esi manā dzīvē. Tu liec man smaidīt. Nāc, samīļo mani. Vai tu jau paēdi, mīļais? Uzvelc jaku, ārā ir augsts. Man pietrūkst tava smaida.
miegs nāk, bet vispār vēlreiz gribu pateikt, es tevi mīlu. Tu esi mana miera ostiņa. Paldies, ka vienmēr esi man blakus. Man ļoti patīk tava balss, vai smaids, vai acis, vai rokas. Katrs rīts ar tevi ir kā dāvana. Vai tas nav skaisti? Tagad tu redzēsi visus vārdiņus apvienotus, vai tu vari atcerēties un iemācīties. Tagad, zinot šīs frāzes, vārdiņus, ko latvieši izmanto, un ko tava otra pusīte, kas ir latvietis, sapratīs, tu droši var doties, iemācīties un doties izpaust savas jūtas otram cilvēkam latviski. Jo tomēr tā tas ir daudz tuvāk un nozīmīgāk pašam latvietim. Lai izdodas! Mēs tiekamies jau